ciparu apraidi pāriet jau pirms Eiropas noteiktā termiņa, summa 39 lati gandrīz vai folklorizējusies. Dekoderu uz Ziemassvētkiem tik tiešām saņēmis neviens iedzīvotājs. Bet cik gatava brīdim, kad analogo apraidi izslēgs, ir valsts? Uz Vidzemes reģionālo vadības centru Cesvainē to devās skaidrot Karina Rubene. Antenas un melnās caurules, ko šodien apvīja migla, vēl nesen Cesvainas televīzijas tornī nebija saskatāmas vispār. Lai ciparu signālu, kas tiek pārraidīts pa gaisu, uztvertu mūsu televizori vai dekoderi, pēdējo mēnešu laikā uzstādīta virkne jaunu iekārtu. Šis ir LTV pirmās programmas analogais raidītājs, 5 kW, kas nodrošina aptuveni 12% teritorijas. Un šeit pat blakām ir tātad tie jaunie ciparu televīzijas raidītāji, 4 gabali, un katrs no tiem ir 5 kW. Tad kaut vai pēc izmēriem. Lūk, viens raidītājs 5 kW, un šeit ir 3 statnes arī. Tas pats izejas jauda tā pati, jā. Un tās apraides zona ir līdzvērtīgas, jā. Tad te jau ir, protams, ka pēc elektroenerģijas patēriņa šāds raidītājs mazāk patērē. Ja mums būtu tāda pati tehnoloģija, tad mums te būtu pilna zāle ar raidītājiem. Ja? Mums būtu varbūt jābūvē jauna ēka. Mācoties vienu no raidītāju tehniskajiem aprakstiem un liekot lietā pieredzi, darbinieki jau no infrastruktūru uzstādījuši ne tikai Cesvainē, bet vēl 16 televīzijas stacijās visā Latvijā. Tostarp Palūksnē, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā, Dundagā un citvieti. Mēs esam tā katru dienu kaut ko darījuši, lai uzbūvētu 3 pilnīgi jaunus televīzijas programmu izplatīšanas tīklus, kas ir milzīgs darbs. Ikdienā mēs skatāmies regulāri raidītāju darbu, bet arī tas ir iespējams pārbaudīt viņa darbību caur datoru. Rīgā un tās apkaimē pāriet no analogās uz ciparu apraidi plānots līdz 1. aprīlim, pārējā Latvijas teritorijā līdz 1. jūnijam. Taču centra vadība visas nepieciešamās pārbaudes cer pabeigt jau janvārī, kas šobrīd noteikts kā optimālais laiks testa režīmam. Kam ir dekoderi, tie var redzēt jau pirmā tīkla pārraides. Šeit ir centrālais vadības bloks, no šejienes ir iespējams raidītājus ieslēgt un izslēgt. Piemēram, šeit redzamas ir raidītāja jauda izejā un kāds viņam ir atstarotais. Atkarībā no tā lēmuma, kad izslēgs analogo, tikmēr strādās paralēli. Tiks pārraidīti gan ciparos, gan arī analogā veidā. Šobrīd jaunajai infrastruktūrai iztērēti 9 miljoni latu. Tās gan vēl nav galējās izmaksas, taču Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs aplēsis, ka iespējams visus 14 miljonus, kā sākotnēji plānots, nemaz nevajadzēs tērēt. Karina Rubene, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. 2009. gads ir stipri mainījis Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas paradumus.